Klausies, kā sanāk? Vai tad man jācērt viss mežs nost, baidoties no šīm vētrām? Es gribētu prognozēt, kurā brīdī tas mežs iet riska grupā, vai ne? Viss mežs noteikti nav jācērt, jāsaglabā ir noteikti miers. Nevajag tagad skriet uz saviem mežiem un visu izcirst tikai tāpēc, ka mēs zinām, ka pavasarī tās vētras ir jaudīgas. Ja mežs ir pieaudzis, tad mēs attiecīgi atjaunojam mežu, veicam kālcirti un stādam jaunas kociņas iekšā. Ja mežs vēl ir jauns, tad mēs viņu varam izkopjot viņam tiem kociņiem, teiksim, sāk veidoties un augt stiprāka sakņu sistēma. Ja viņi ir pieradusi līdz šim būt biezā mežā viens pie otra, viņiem tā sakņu sistēma ir diezgan pavāja. Tā, kad viņu izcērt, mazliet paratina, tad vējiņš tomēr skrien caur kokiem brīvāk cauri, un tā sakņu sistēma aug arī stiprāka. Nu, tādā ziņā tas ar laiku var palīdzēt arī, ja tie vētra kaut kāda uznāk, varbūt viņa nav tik spēcīga tā vētra kā vienmēr, tad viņi arī tos kokus netik ļoti var izgāzt, nu, tādā ziņā. Bet ja tomēr arī pēc tā izkoptā meža atnāk tā vētra, sagāž visu, tad labākais risinājums ir uzreiz sazināties ar mums, kur mēs varam ātri reaģēt, iesniegt tātad tajā valsts meža dienestā attiecīgās cirsmas atļaujas un savākt arī materiāli, kas guļ pa zemi. Jo, ja mēs, teiksim, mazliet slinkāk uz to paskatāmies, ilgāk pārdzīvojam, tad arī tas materiāls, kas ir uz zemes, viņš var pārvērsties vienkārši par malciņu, par papīra malku un par nevērtīgu materiālu. Līdz ar to klients varētu saņemt arī mazāk finansējumu.